vispār jau mēs, teiksim, mūsdienās jau tāda ļoti izteikta ir vēlme deleģēt ārpasaulē kaut ko tādu, ko var izdarīt iekšpasaulē. Jā, negribam paši strādāt. Un izmantot kruķus, ja? Un es tad vienmēr tā smejoties, tā, ka saku, ka nevienam galva nesāp, tāpēc, ka citramons organismā trūkst. Vai ne? Un tieši tas pats ir arī ar brillēm, kuras es pats arī lietoju. Un tas, protams, ir tāds ērts veids, kā ātri panākt vēlamo, un ne jau, kad brillēm nebūtu vieta, bet jautājums, kāpēc mēs nevaram lietot savas acis bez kaut kādiem papildu līdzekļiem. Un kas interesantākais, tad pasaulē ir redzams, ir daudz pierādījumi, gan individuāli, kas paši savā ceļā, gan arī tie, kuri ir gājuši, meklējuši arī palīdzību. Tīri tā kā tev, kas var nokonsultēt, ierādīt dažus vingrinājumus, varbūt tā teikt atgriezt atpakaļ pie sevis un saprast, kur tad ir tā iekšējā jauda, kas ļauj šo visu izdarīt. Lūk, un tāpēc man tas liekas svarīgi, interesanti, un tā ir viss tā veselība kā process. Tad ieiesim šajā procesā, kas saucās redze. Jā. Skatīšanās, pasaules redzēšana. Kas ir būtiskākais, ko cilvēki līdz galam nesaprot tajā konceptā par to, ka var atjaunot paši savu redzi? Neticība vai kas ir tās lietas, kuras... Es domāju, ka galvenais ir tas, ka mēs, gan mana paudze, gan varbūt pat mūsu bērnu paudze un arī vecvecāki, ir uzauguši ar to klasisko uzstādījumu, ka cilvēkam novecojot redze pavājinās, un ka brilles ir dabiska lieta, un ka tā saucamā vecuma tālredzība ap 40 arī ir dabiska lieta, un cilvēki, tie, kas to uzklausa un tic, viņi pat neiedomājās, ka varbūt arī kaut kas cits. Bet tad ir tā kā es saku, ja cilvēkam rodās kaut kāda problēma, veselības problēma, tad ir 3 ceļi. Pirmais ir, ka cilvēks domā, gan jau pāries. Ja nepāriet, tad iet pie ārsta, ārsts palīdz vai nepalīdz, un it sevišķi, ja nepalīdz, tad ir 3. ceļš, ko cilvēki iedomājas, bet varbūt es pats kaut ko varu darīt. Un tie ir tie, kas nonāk pie manis vai vispār pie tās idejas. Un tie ir tie, kas uzdrošinās apšaubīt to klasiskās medicīnas uzstādījumu, ka redzēji noteikti ar gadiem ir jāpavainās. Bet tas nav obligāti, tas nav neizbēgami. Un ja mēs apzināmies, ka pa acīm ir jārūpējās un jāļauj sev saskatīt visu, kas tev nāk acu priekšā, tad arī to redz var atjaunot. Labi, ja notiek tā, ka skaidrs, cilvēkiem ir vecums nenāk viens, ja paskaties pasē, ja, un uzskatīt, ka tas, ka tu kaut ko pēkšņi vecumdienās nevar izdarīt, ir tikai tāpēc, ka tu esi vecs. Ja? Nav tā jābūt. Tam mēs piekrītam. Šie ir mazliet tādas iekondicionētas pārliecības. Un tomēr, ja cilvēkiem ar vecumu paliek sliktāk, kas ir tās galvenās lietas, kas ietekmē to, kāpēc paliek sliktāk redzējumi? Tā metode, kuru es mācu un stāstu, tās autors Viljams Beits saka vai sacīja, visu redzes problēmu pamatā saspringzinājums. Pilnīgi visu, tā skaitā katarakta, glaukoma un visas pat tādas smagākas patoloģijas. Tātad cilvēks dzīvo saspringzinājumā. Viens ir tas, ka viņš sasprindzina acis, cieši skatoties un neatpūtinot. Bet otrs ir tas, ka viss dzīvesveids jau ir vienīga skriešana un kreņķēšanās, kas rada sasprindzinājumu, vispirms tādu psiholoģisku, un pēc tam, protams, ka viņš pāriet uz ķermeni, un viņš neizbēgami nonāk pie acīm, pie acu muskuļu sasprindzinājumu. Tas ir tas galvenais cēlonis. Un, protams, arī tā neapzināšanās, ka acis ir jāatpūtina. Ja acis lietojam tuvumā, lasam, rakstam pie datora, ik pa pusstundai jātaisa pauze. Un cilvēki to nezina un nedara, un pat ja zina, tad domā, es vēl tagad pastrādāšu. Tur tā galvenā problēma. Šī ir interesanti, es bieži vien runāju, kā tādās salīdzinājumos. Tas jau nav tikai par acīm, īstenībā vispār tāda atpūtināšana ik pēc kaut kāda perioda ir ļoti sveša lieta. Un kā es parasti arī savos kaut kādos semināros, lekcijās saku, ieelpo, ja? Ieelpo, es saku, vēlreiz ieelpo. Nevar. Nav. Ko tas nozīmē?
ja gribi ieelpot 2 reizes, ir 1 reize pa vidu jāizelpo. Ieelpa ir šī te iesprindzināšanās, mums pātrinās sirds ritms, mēs esam gatavi uz āru kaut ko dot. Izelpa ir nomierināšanās, sirds ritmu palēdināšanās. Un ja mēs gribam vēlreiz ieelpot, tad mums ir jāizelpo. Tas pats attiecās uz ikdienas aktivitātēm. Nu nevar strādāt visu laiku ieelpā. Un tad jau skaidrs izdegšana, ja? Nu, pēc būtības redzes pasliktināšanās būtu tā kā tāda izdegšanas sindroms acīm. Tas tā varētu būt, vai ne? Tieši tā tas ir, un cilvēki to neapzinās. Visu dzīvi jau skrien kaut kur, un pēdējā stundiņā prasa, uz kurien tad tu skrēji, tad īsti nevar pateikt. Bet tā ir tāda sevis neizzināšana, nepažēlošana, neatpūtināšana, jo skrienam uz kaut kādām faktiski tādām īsti nenosauktām lietām, neskaidriem mērķiem. Ir jādara un daram. Vajag naudu, vajag izklaides, vajag mājas un mašīnas un visu ko. Un tas ir tāds mērķis, kas faktiski ir bezjēdzīgs, manuprāt, jo tas jau nav tas, kas dod tev gandarījumu, piepildījumu. Drīzāk tu varētu vairāk domāt par to, kā tu atslābini savu ķermeni, kā tu izzini viņu, saproti, ko viņam vajag un dod to, ko viņam vajag. Un tad arī ir gan veselība, gan redz, gan miers un laime. Vai ir atšķirības tajā skriešanā un saspringumā, kāda veida pasliktinājums notiek? Nu, mēs parasti esam pieraduši domāt par to, ka ir tuvredzība un tālredzība. Ja? Vai tur ir tas kaut kā šis ir svarīgi nodalāms? Nu, faktiski ir tā, tas saistās arī ar mūsu emocijām. Saka, ka tuvredzīgs cilvēks negrib redzēt, kas apkārt tālumā notiek. Viņš koncentrējās uz to tuvumā. Bet tas ir tikai viens aspekts, un savukārt tālredzīgs cilvēks negrib redzēt, kas tuvumā notiek. Es pati to esmu pieredzējis, ja tev notiek kaut kāda tāda traģēdija, iestājās tāds emocionāls šoks, un tu negribi to redzēt, kas apkārt ir, un iestājās tad tālredzība. Tuvumā vairs neredzam. Ir, piemēram, tāds gadījums Kambodžā varbūt ir dzirdēts par tiem sarkanajiem khmeriem, kas iznīcināja inteliģenci un šo cilvēku bērnus arī nogalināja visdrausmīgākajām metodēm. Un tām mātēm iestājās aklums, jo viņas negribēja to redzēt. Un viņas pēc tam pat negribēja arī atjaunot redzi. Bet tāda elementāra tuvredzība iestājās no tā, tas ir tas fiziskais skaidrojums, ja cilvēks ilgstoši strādā tuvumā, teiksim, pie datora, un acis ir sasprindzināts un cenšas visu saskatīt un izdarīt, sarēķināt, sarakstīt, un viņš tās acis neatpūtina. Tad atsābols, lai skatītos tuvumā, viņš tiek drusku saspiests garants. Tā ir neapzināta darbība, ko smadzenes sūta impulsu uz acīm, un atsābols tiek pagarināts. Ar muskuļiem? Ar muskuļiem, jā, lai varētu fokusēties. Bez tam ir arī priekšā lēca, kas arī maina formu. Bet tieši runājot par šiem muskuļiem, viņi ir ļoti, ļoti spēcīgi. Un ja mēs ilgstoši tuvumā strādājam, viņi to aci visu laiku tur garanu, lai varētu saskatīt. Un tad, kad mēs paceļam acis un paskatāmies, teiksim, ārā pa logu, lai kaut ko ieraudzītu, attēls ir miglains. Un tas ir tikai tāpēc, ka tie muskuļi ir pārāk ilgi turēti šādi, viņi paliek stīvi, viņi vairs nevar atlaisties. Un nevar ļaut atsābolam atgriezties apaļā formā un pēc tam drusku saplacinātā, lai skatītos tālumā. Un tas ir tas tuvumā redzam, tātad ar šo saspiesto atsābolu tālumā neredzam. Mēs fiksi pie atsārsta. Šī tāda lieta, atsārsts, jā, nu, protams, tu esi tuvredzīgs, šeit tev brīli uzliek priekšā. Un mēs redzam tagad labi, jo tā ir papildus lēca, bet acīm jau labuma no tā nav. Tas man ir komforts, bet acis jau netiek ārstētas. Viņām tas ir vēl vairāk saspringzinājums, jo acīm tagad ir visu laiku jānotur tāds muskuļu saspringzinājums, kāds bija tad, kad brilles izrakstīja. Un kamēr tās brilles ir uz acīm, tikmēr tie muskuļi tiek šādi sasprindzināti turēti. Kad mēs brilles noņemam, tad viņas vēl var atslābt, ja mēs to ļaujam un gribam. Un savukārt tālredzības gadījumā atsābols ir drusku saplacināts, jo tā ir tā forma, lai labi redzētu tālumā. Un tur ir
Tālredzībai varētu teikt divi veidi. Viena ir tāda vienkārša tālredzība, kas var būt jau jaunībā iestāties, bet ir arī tā saucamā vecuma tālredzība, un tur ir iesaistīts 40 gadiem jā, kad cilvēks vairs īsti neredz tuvumā, viņš aiziet pie acārsta, un acārsts saka, mīlīt, tu esi vecs, šeit tev brilles, un mēs to pieņemam, jā, un es tik labi redzu. Un to sauc par presbiopiju, to vecuma tālredzību. Un tieši tas ir tas gadījums, ka tad varētu drusku pavingrināties un atjaunot to redzi. Un tikko sākam šīs brilles valkāt, lai varētu tuvumā redzēt tālredzību ļoti strauji. Kas tur ir? Kāpēc tas vecums ap 40 plus gadiem? Kas tur notiek tajā Tur visā? ir tas, ka acī priekšā ir lēca tāda, vai ne? Un viņa maina formu, skatoties tuvumā un tālumā, bet ar gadiem šī lēca kļūst tāda neelastīgāka. Ir tā, ka lēcā visu laiku atjaunojās šūnas. Acu sistēmā vispār šūnas atjaunojās 48 stundās. Un viņas visu laiku atjaunojās no malām un tiek bīdītas uz vidu. Un vidū, ja mums nav pietiekami elastīga un aktīva asinsrite un visa citu šķidrumu cirkulācija, tad šīs atmirušās šūnas netiek aizvadītas, un viņas tur sastājās un veido tādu stīvu vidi. Un tāpēc tā lēca vairs nevar funkcionēt. Viņa nevar vairs pielāgoties tuvumam, tālumam. Viņa paliek fokusēta uz to tālumu, stīva, un tad mēs uzliekam brilles. Bet interesanti, ka ne katram cilvēkam tā lēca paliek stīva 40 gados. Un, piemēram, šīs metodas autors Viljams Beits, viņš bija acārsts, starp citu. Viņš arī nonāca pie tā, ka viņam 40 gados iestājās šī presbiopija. Un viņam kāds kolēģis acārsts teica, tava lēca ir tik cieta kā akmens, un tu tur neko nevar līdzēt. Bet viņš domāja savādāk, un viņš sāka vingrināties. Viņš apmēram pusgadu laikā tika vaļā no tās presbiopijas. Un viņš tā raksta interesanti, ka vēlāk tie, kuriem es palīdzēju, daudz ātrāk tika no tā vaļā. Tā kā arī tad, kad tā lēca jau ir cieta, tu vari mainīt to. Bet ir cilvēki, kas ir ar tādu laikam veselīgu dzīvesveidu un varbūt arī labu ģenētiku. Es esmu sastapusi cilvēku 70, 80 gadu, un viņš labi redz gan tuvumā, gan tālumā, un viņš neko nav darījis. Bet viņš acīm redzot ļauj sev visu redzēt un dzīvo tā nepiespiesti. Un tie cilvēki, kas ir tādi, varbūt drusku arī, kā Ragciem Agnes teica, pofigisti, tiem ir vieglāk dzīvot, jo viņi neko neņem pie sirds, viņi neko nekreņķējās, viņi ļauj sev visu saskatīt, un viņi arī saprot, ka tev nav jāsaskata tur bērza galotnē zvirbuls. Nav vajadzīgs, ja tu neesi tieši ornitologs, bet tad arī var lietot tālskatu. Vienkārši neizvirz sev tos mērķus, ka ir jāredz viss perfekti. Tā tad nevajag brilles. Tu vari dzīvot bez brillēm, tu vari redzēt gan tuvumā, gan tālumā. Bet tad sanāk, ka tiem tā presbiopija rodās kaut kādu iemeslu dēļ, ka nenotiek tāda limfatiskā attīrīšanās attece, ja? Šūnu nomaiņa. Es nezinu, vai tā ir limfatiskā attīrīšanās. Kaut kāda sava lokālā, teiksim. Jā, tur jau saistās arī asinsrite, visu atmirušo šūnu aizvadīšana. Tā redzes sistēmā ir ļoti svarīga, jo acu šūnas visu laiku atjaunojās. Un tās novecojušās šūnas ir jāaizvada. Un tas var notikt tikai tad, ja visi šķidrumi cirkulē pietiekami aktīvi, ja tie vadiņi nav saspiesti, ja viss notiek. Un tas notiek tad, kad mēs neesam sasprindzinājušies, kad mēs ļaujam tam notikt un ka mēs gribam, lai tas notiek. Un tur, piemēram, ļoti daudz var strādāt ar iztēli. Un metodas autors Beits tieši to ļoti uzsvēra, jo viņš pats sākumā nezināja par iztēli. Un tad viņš sāka pielietot iztēli, vai varam arī teikt vizualizāciju. Un saprata, ka ar tās palīdzību var fantastiskas lietas izdarīt. Piemēram, kas tas varētu būt? Piemēram, viņš apraksta tādu gadījumu. Vienai sievietei ir katarakta. Tā ir lēcas apduļķošanās. Un cilvēks, teiksim, to klasisko burtu tabulu, ko parasti rāda, viņš redz tos burtus neskaidri. Un šis Beits, viņš starp citu ir tas, kas izgudroja tādu redzes pārbaudas aparātu, retinoskops. Un viņš ar šo aparātu skatās cilvēka acī un saka tagad tā,
tu tagad redzi neskaidrus tos burtus. Tā sieviete saka, jā. Un viņš ar retinoskopu neredz acis aizmuguri. Tur ir tā tīklena, kas latīniski retīna, no tāds nosaukums. Tāpēc, ka ir tas apduļģojums priekšā. Un viņš šai sievietei saka, iztēlojies tagad, kad tu redzi skaidri to burtu. Viņa iztēlojas, viņa saka, jā, melns burts, balts fons, es redzu skaidri. Un tanī brīdī tas apduļģojums pazūd, un viņš ar retinoskopu skaidri redz acis to dibenu. Un tad viņš saka, nu tagad iztēlojies atkal, kad tu neredzi, aiziet ciet viss. Tā strādā ar iztēli. Šis ir interesanti, kas man liek arī tā kā uzreiz mans motors strādā. Ideja kāda, nu vismaz kā es esmu dzirdējis un kā es tās lietas uztveru, un kur vispār varbūt arī tā rietumu medicīnas vai vispār tad rietumu zinātniskā pieeja ir ļoti visu fragmentēt mazos gabaliņos un pēc būtības vispār arī runāt par šūnām kā atsevišķām lietām. Un ja mēs paskatāmies senās kaut vai indiešu, senās Ķīnas un vispār tradicionālās medicīnas, tad tur nekur nevar redzēt, ka kāds runāt par kaut ko atsevišķi. Un ja mēs pat runājam par kādu orgānu atsevišķi, tad mēs runājam par to, ka ir nevis tur, teiksim, aknu šūnas, bet ka aknas veido veselu substanci, tas viss ir kopums. Un šūnu mēs redzam tikai tad, kad mēs izņemam no dzīva organismu, noliekam, uztaisam kaut kādu ķīmisku apstrādi, ieliekam mikroskopā un sakam, re, kur ir šūna. Tad bišķi tāds garāks tas stāsts, bet ideja ir kāda. Tad, kad mēs nogriežam, piemēram, kabacim galu nost, tad kas tur notiek tajā galā? Tur parādās tādi mazi pilieniņi, un kabacis aizvalcē sevi ciet. Ar laiku. Ar laiku viņš aizvalcē ciet, tāpēc, ka kabaču uzdevums ir maksimāli to dzīvo mikrovīdi nodrošināt, kāda viņi ir. Tad, kad mēs paņemam kaut ko ārā no organisma, mēs redzam to kā šūnu tikai un vienīgi tāpēc, ka tajā brīdī šūna izveido sevi apvalku, jo viņa grib sevi nosargāt no ārpasaules. Un tikai tāpēc mēs redzam, bet dzīvā organismā šūnas nav kā tādas šūnas ar sieniņām. Un ja nemaldos, organismā ir kaut kādas 150 dažādi, nu tās, ja mēs runājam, šūnu paveidi pēc klasiskās zinātnes. 50 no kuriem ir tā saucamās, angliski saucās syncytial cell. Kā tas latviski sauc, es nezinu, bet acīs šīs šūnas ir tieši šīs syncytial, kas nozīmē bez starpvalkiem. Kāpēc acī? Tāpēc, kāpēc, lai daba liktu sieniņas, jo mums vajag redzēt cauri, vai ne? Un tad rezultātā, ja mēs atgriežamies pie tā, ka orgāni ir kā vesela substance un nevis pa šūnām, tad sāk parādīties lielu lomu spēlē ūdens. Un ūdens tiek uzskatīts kā viens no galvenajiem enerģijas vadītājiem visā organismā. Un organismā ūdens ir tā saucamajā 4. fāzē, jeb želeja formīgs. Un šī želeja ir želejas formā tad, kad cilvēkam ir viss kārtībā un viņš ir vesels. Piemēram, tad, kad sāk parādīties kaut kas slikts, pieņemsim, mums ir skabarga rokā. Tajā brīdī ūdens tur sašķidrinās, un mēs redzam strutas kā šķidru. Lai ko darītu, izdabūtu ārā. Strutas jau nav nekas slikts, kā tikai dabūt ārā skabargu. Skabarga ir ārā, strutas pazūd, viss kārtībā. Drūdzis ir tieši tas pats. Ķermenis paaugstina temperatūru, izšķīdina želeju, izvada ārā toksīnus, toksīni pazūd, uztais atkal želeju un viss kārtībā. Iemesls, kad cilvēks sajūt ceļos artrītu, vispārējo, kauls pret kaulu, nav želeja. Tātad trūks tas. Katarakta saduļķojies, nav želeja. Nav ūdens savā formā. Un tā, kad mēs sākam skatīties šos te Joe Dispenza un tie visi, kad viņi sāk runāt par iztēli, kad viņi sāk runāt par to pašu pozitīvo domāšanu un visu šo te nodomu pasauli, tajā mēs ieliekam, tur sāk pieslēgties sirds centrs, tur pieslēdzās šī te enerģētiskie lauki, kuri īstenībā tad ir tie, kas saželē šo te ūdeni. Un kad ūdens ir želējā, mums ir viss kārtībā. Enerģija plūst, viss notiek. Un tad, lūk, es vienkārši tik garš tas viss stāsts līdz šai te iztēlei,
es vienkārši to redzu uzreiz no citas puses, ka šeit ir sakars ar ūdeni. Un vēl viena lieta, kas, piemēram, mēs varam arī tagad par tām kataraktām parunāt, jo, cik saprotu, tā ir diezgan liela problēma cilvēkiem. Es esmu pētījis, un es zinu, ka kataraktas tādā ārstēšanā, vismaz atbalstīšanā, viena no labajām lietām ir terpentīns. Un terpentīns vispār, ja mēs sāk pētīt, ko terpentīns tikai nedara, ir vesela panacēja. Bet pats galvenais, ko dara terpentīns, ir tas, kurš palīdz izvadīt ārā no ķermeņa to, kam nav jābūt. Ko terpentīns dara, kā izmanto mākslinieki terpentīnu? Pie krāsas liek klāt. Šķīdinātājs. Lūk, un tad, ja šis aizbiezējums, apstrādājot ar terpentīnu, viņš palīdz šo to dzidrību dabūt atpakaļ. Bet to kāds praktizē? Latvijā es neesmu dzirdējis. Pilinācija? Tur ir vesels viņu ne tīrā veidā. Ja? Tur ir vesels lietas, kā izmantot dažādas kompreses un tam līdzīgi. Bet pēc būtības tā ir lieta, kas potenciāli strādā. Agrāk jau terpentīnu pat dzēra iekšā daudzām kaitēm, es atceros, un kad kādam bija kaut kādas elpošanas ceļu slimības, tad grīda mazgāja terpentīnu ūdeni un viņa elpoja. Bija populāri, jā. Tā kā tas ir tas, un kas ir terpentīns, tas ir vienkārši spirts no biežu. Dabas produkts, faktiski, jā. Tieši tā. Tas ir interesanti, jā, to es neesmu dzirdējis. Ir visādas tautas metodas, ka izgrib ābolu, ieliek medu, un tad, kad viņš ievelkās, tas šķidrumu to pilina acī un visādi. Bet tas, ko ļoti popularizē, piemēram, ir tāds Krievu arī redzes atjaunošanas profesors Ždanovs, viņš iesaka propolis šķīdumu ūdenī. Un to arī Latvijā var dabūt. Tā nav populāra lieta, jo eļļā un spirtā šķīdināt jau acī nevar pilināt. Bet mēs esam izmēģinājuši. Ždanovs saka, ka uzreiz redze ļoti uzlabojās. Neesmu redzējis, ka kādam tas izdotos, jo propolis pēc būtības ir dezinficējošs, viņš iznīcina baktērijas, vīrusus, iznīcina visu to, kas ir tāda kā saslimšana, bet tieši redzes uzlabošanu neesmu dzirdējusi. Un ir vēl arī tāds Amerikā viens profesors, kas ir no 7 dabiskām vielām, no dabas vielām radījis pilināmus acu pilienus, eye wash. Un to mēs arī pasūtījām. Un man cilvēki bija, kas izmēģināja, bet arī nebija nevienam tāds redzams uzlabojums. Bet tur bija klāta kajenes pipari, viena no sastāvdaļām, un viņi jau šausmīgi koži. Bet viņš taisīja eksperimentus ar studentiem, kas labprātīgi piedalījās un to kajenes piparu daudzumu palielināja. Un tas ir tāds blieziens, un vienkārši viss sāk aktīvi darboties. Un es pieņemu, ka tas arī varētu palīdzēt uzlabot. Jā, bet par terpentīnu pirmoreiz dzirdu. Interesanti. Bet man ļoti vēl gribās uzsvērt to, ka acu šūnas atjaunojās 48 stundās. Nevienas citas šūnas ķermenī tik ātri neatjaunojās. Un es domāju, ka tas ir dabas dots tāpēc, ka redzi jau ir ļoti svarīga lieta. Un šīs acu šūnas var atjaunoties veselas, var atjaunoties neveselas. Un ja cilvēks zina, ka viņam ir katarakta, ka viņam lēts ir apduļķojusies, man ir katarakta, es jau tur neko nevaru līdzēt. Un šūnas izpilda tavu pasūtījumu. Viņas atjaunojās neveselas. Iztēle darbojās arī tajā virzienā. Visur tas darbojās. Piemēram, ja mēs strādājam ar iztēli un kā raidam šo savu nodomu no sirds čakras, nevis no smadzenēm, tad mēs tiešām varam likt šīm šūnām atjaunoties veselām. Un tas ir ļoti reāli. Un tā strādā Dispenza un daudz citu vēl, kas māca kā dziedināt pašam sevi ar tādu pārliecību, ticību. Un tad tas notiek, un viņas atjaunojās veselas, bet cilvēki, es gribētu teikt tā, tie, kas gaužās un žēlojās, ka viņam ir vāja rēdze un slikta veselība, tas ir tas viņu pasūtījums, un tā viņi dzīvo. Un tie, kas ir tādi pozitīvi noskaņoti, man, piemēram, ir kopš bērnības licies tā, ka cilvēks visu var, ja viņš patiešām grib. Tur man tēvs ir iedevis tādu pārliecību.
Un es esmu ar tādu pārliecību visu mūžu dzīvojusi, un visu, ko es esmu uzsākusi, man ir ļoti labi veicies. Jo es uzskatu, ka es varu, man nav šaubu. Un arī to pirmo reizi, kad es atjaunoju redzi, es to tā ļoti pašsaprotam paņēmu grāmatiņu, izlasīju, darīju. Nevienu brīdi man neienāca prātā, ka tas varētu neizdoties, un tas notiek. Ja mēs mazliet vēl uzkavējamies par to attīrīšanos, lai tās šūnas atjaunojās, skaidrs par to, ka iztēle strādā un ka mēs varam ieslēgt kaut kādā ziņā, sauksim tos par enerģētiskiem laukiem. Un tā, tas ir skaidrs. Vēl runājot par šīm attīrīšanos, es esmu ļoti liels proponents visām metodēm, kas palīdz šo te atjaunošanos visā ķermenī. Tas sauc par autofāgiju pēc būtības, šo te veco šūnu iztīrīšanu, jauno ielikšanu. Un, kad, teiksim, viena no lietām, kas ļoti atbalsta to, ir gavēšana, ieslēdz autofāgiju. Cik liela loma ir vispār, teiksim, šī acu šūnu nomaiņai jauno pret veco pret jauno, teiksim, bojāto izdabūšanu ārā, ir kaut kādām tādām lietām, kas nav tieši saistīts ar acīm, bet ir ar visu ķermeni, kas palīdz, protams, arī acīm. Piemēram, gavēšana. Pilnīgi noteikti ir regulāras kustības, kas izraisa svīšanu un ķermeņa kustību, kas mums vēl ir, mēs varam iet pirtī, mēs varam iet augstumā, kas visu laiku rada ķermenim tādu kā nemitīgu kustību. Vai tas ir ņemams vērā, un kas varbūt ir vēl, ko es neesmu nosaucis? Jāsaka tā, es zinu un esmu lasījis ļoti daudz pasaules autorus, kas ar šo redzes atjaunošanu nodarbojās. Es arī starptautiskās konferencēs bijušas. Par tādā skatījumā neviens nav runājis. Ir runāts par uzturu, un tur ir tādas vienkārši tādas būtiskas lietas. Piemēram, mans skolotājs, kas atguva redzi no -12 vienā un -14 otrā acī, viņš vispār nelieto cukuru, nemaz. Mēs zinām, ka cukurs visādā ziņā kaitē. Un tad ir tie, kas stāsta par tādu veselīgu uzturu, un tas jau ir tieši tas pats, ko visi stāsta. Ēd veselīgi, nepārspīlē ar ļoti daudz ogļhidrātiem vai kaut kā tā. Bet, piemēram, par gavēšanu, par nēšanu, neesmu dzirdējis, ka kāds teiktu. Bet es pati esmu 21 dienu neēdus neko, iztikus ar avotu ūdeni. Toreiz man nebija redzes problēmas, bet es pēc tam jutos fantastiski. Es biju drusku virs zemes visu laiku. Tā sajūta bija ļoti laba. Un es uzskatu arī, ka, teiksim, vienas dienas nedēļā vadošanās ir ļoti veselīga tāda. Bet tieši redzes aspektā es neesmu ne lasījusi, ne dzirdējusi. Ir autori, kas ļoti uzsver gaismas nozīmi, gan saule, gan gaisma kā tāda, un saule acīm ir ļoti vajadzīga. Ir autori, kas saka tā, saule ir pirmā barība, un tad tikai gaisa un ūdens un pārtika. Ir arī viens autors, tāds Roberto Kaplāns, kas runā par apzinātu redzēšanu. Tas nav uzturs, bet tā ir tāda pasaules uztvere. Viņš, piemēram, runā par to, ka mēs, interesanti, angļu valodu zina, vai ne? Viņš saka tā, you can see and you can look. Ka tu vienkārši, latviski saku, skatīties un redzēt. Ka tu vienkārši skaties, ka tu esi skatītājs, tad tu esi, tu uztver pietiekami asi visu, uz ko tu skaties, un tu to saskati. Bet tad ir tie, kas ir redzētāji, viņi skatās ne tikai tā, teiksim, uz priekšu un tu saskati, bet viņi redz arī ar sānu redzi, kas nav tik skaidra, bet ar to uztver arī tās sajūtas. Un līdz ar to tu uztver daudz vairāk nekā tikai skatoties. Un tā ir tā apzinātā redzēšana. Piemērs varētu būt tāds, tu esi dziesmu svētkos, tu skaties uz visiem koristiem un tu redzi tos tautas tērpus, bet, kad tu redzi plašāk, tad tu sajūti viņu emocijas, tu pats dabū tās emocijas, tu zini to vēsturi, visi tautas tērpi, visi rituāli, tu uztver daudz vairāk, un tas tevi ļoti bagātina. Tu tā kā
atver sevi jaunu papildus antēnas, kaut kādu papildus neredzamu lietu uztverē. Jā, arī pat redzamu, bet ne tik skaidri redzamu, jo, teiksim, mēs varam skatīties uz priekšu, saskatām visu skaidri, bet tāpat laikā mēs pamanām, kas ir blakus ar sānu redz, bet tas nekad nav skaidrs attēls. Mēs it kā redzam, bet mēs tad to uztveram vairāk kā sajūtām. Un tā ir tā apzinātā redzēšana. Tā, man liekas, ļoti interesanta tēma. Bet tieši par tādu visa ķermeņa kopšanu, attīrīšanu, redzes skolotāju. Bet, piemēram, kaut vai tas pats cukuru nelietošana. Mēs jau zinām, ka, piemēram, diabētiķiem, kuriem jau ir ļoti traki, daudzi no viņiem arī var zaudēt redzi, ja? Jā, un tad jautājums ir, kāds tur sakars ir ar to, ka diabēts, insulīns, aizkuņģa dziedzeris, un visas šīs savstarpējās saistības, un turpretīm, ja mēs skatāmies, kas ir gavējot, gavēšana ļoti stabilizē insulīnu līmeni, ļoti labi stabilizē vielmaiņu un stabilizē vispār šo te enerģijas, teiksim, pārtikas enerģijas akumulāciju. Un tas man vienkārši vedina uz to, ka tam ir ļoti liela nozīme. Tam noteikti ir nozīme, bet es neesmu lasījusi nevienu, kas tā ļoti par to runātu, kas pētītu. Ir, piemēram, tas pats Beits apraksta gadījumus, kad pie viņa atnāk cilvēks ar kataraktu un cukurdiabētu. Un Beits ar savu metodi cilvēkam atjauno skaidru redzi, neskatoties uz to, ka ir diabēts, par kuru saka, ka tad noteikti ir redze vāja. Bet viņš nekādas sakarības tur nesaskata. Es arī nezinu nevienu, kas to būtu pētījis. Bet es esmu domājis daudz par to, kā šis Beits strādāja. Viņš bija atsārsts. Viņš sāka jau 20. gadsimta pašā sākumā sen. Un pie viņa atnāk cilvēks ar redzes problēmām. Un viņš tagad ar šo cilvēku strādā nevis kā atsārsts, bet ar šo metodu, kuru viņš ir izstrādājis. Bet cilvēks zina, ka viņš ir ārsts, un viņš viņam pilnīgi tic, un viņš izārstējās. Un man liekas, ka tur ļoti liela loma tai laikā bija tai ticībai. Un ja es cilvēkiem saku, es neesmu ārsts, es esmu mežkopis, tad viņi tā pabrīnās, ko tad tu ar to redzi var izdarīt. Un man reizēm liekas, ka tur ir tāda neticība, kāpēc tas nenostrādā, bet ar visām lietām jau ir tā. Ja mēs, ko piemēram arī Gregs Bradens raksta, ja mēs ļoti ticam, ja mums ir tā pārliecība sirdī, ticība un pārliecība, viss notiek. Un tam ir tā vislielākā loma, man tā reizēm liekas, pat nav svarīgi, ko tu ēd un kā tu dzīvo, bet ja tu tici, tad tev tas ir. Tam ir milzīga loma. Jā, es, starp citu, ja runājam par, es pie sevis esmu tādu izveidojis veselības hierarhiju. Ko nozīmē hierarhija? Hierarhija nozīmē, ka viss, kas ir līmeni augstāk, ir nozīmīgāks nekā katru līmeni zemāk. Un tā visa ļoti lielā ņemšanās, un es pat teiktu tāda savā ziņā iekšēji cilvēkiem haoss, trauksmainība un nespēja norientēties, kas vispār notiek, ir tikai un vienīgi tāpēc, ka cilvēki pārāk daudz fokusējās uz ļoti zemiem hierarhijas slāņiem. Un tas nenozīmē, ka katrs no šiem līmeņiem nav svarīgs. Viņam vienkārši ir mazāka nozīme nekā līmeni augstāk. Kad sāk parādīties jautājumi, klausies, gaļa ir jāēd vai nav jāēd, ja? Tad tu man pasaki, vai tad kafija ir veselīga vai nav. Tur Danilāns saka ir, otrs saka nav. Un tā visa ņemšanās ir tāpēc, ka kaut tu vari dzirdēt visām lietām, gan plusus un mīnusus. Un kad tu sāc kāpt augstāk pa līmeni, ja? Tad piemēram, tu sāc domāt, kas man ir būtiski, un tad mēs arī varam nonākt pie veselīga ēdiena. Kas ir veselīgs ēdiens? Man nav jāsaka, veselīgs ēdiens ir veģetārs vai tāds. Ja es varu pateikt, ka veselīgs ēdiens ir tāds ēdiens, kurš tev ir audzis, piemēram, dārziņā. Kurš ir vietējs un kurš ir sezonāls. Mēs sākam nonākt, ja tu ēd vietēji un sezonāli, tad varbūt nav tik būtiski, vai tas ir tāds vai šitāds produkts. Bet, ja mēs ejam vēl augstāk uz šajā līmenī, tad mēs paskatāmies, kas tad veido ideju, piemēram, kaut vai par to pašu vietēju un sezonālu. Veido ideju par to, ka mēs esam tajā vietā,
mēs saņemam to pašu saules frekvenci, elektromagnētisko lauku, ja mēs tā tehniski runājam, ja? Ko tas dārzenis un to es. Tātad mums šī rezonēšana ir daudzkārt labāka nekā tam, kurš ir atceļojis šeit 1000 kilometru. Tātad, un tad mēs nonākam pie idejas par to, kas vēl augstāk stāv. Nu, pašā augšā varētu būt tas absolūtais maksimums, kas katrs mēs varam būt. Tā pilna manifestācija, kā Dievs radījis. Ja? Tajā mēs būtu katrs sev pašā centrā. Bet 4 dabas elementi ir tie, kas ir vienu līmeni zem mums. Zeme, gaiss, uguns, ūdens. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tagad mēs atgriežoties pie šī ķermeņa ūdens strukturētības, kas mums veido visu. Un ne tikai tas, bet, piemēram, kas veido to sirds elektromagnētisko lauku, ir tā saules gaisma, ko mēs uzņemam. Nu, mēs jūtamies šeit daudz labāk nekā pilsētā. Mēs šeit jūtamies daudz labāk nekā mēs sēdētu iekšā mājā, dzīvoklī vai kur. Ja mēs staigājam ar plikām kājām pa zemi, pa jūru, gar jūrmalu, ejam ūdenī, mēs uzņemam šo elektromagnētisko lauku. Elpošana, kuru mēs ieelpojam skābekli, ir tikai maza daļiņa no visa tā, kāpēc mēs vispār elpojam. Kā izrādās, negatīvi lādēti joni ir tie, kuri atkal mums nodrošina šo te lādiņu ķermenī. Un visbeidzot ūdens. Minēja jau, ja? Tas vienu dienu dzēra tikai jāvot ūdeni. Šis ir tas dzīvais pats par sevi jau dzīvs ūdens. Tas ir tas, kas veido šo te augšiņu. Un tad tagad atgriežoties pie tām pašām acīm, ja? Ticība cilvēkām, nu tāda gatavība baudīt dzīvi tajā visā plašumā. Nevis baudīt vienkārši, nu, kā mēdz teikt, aizbraukt ceļojumā, sēdēt pie basēna, bet baudīt dzīvi, vienkārši priecāties par to, kā putni čivina un viss tas, ir neskaitāms reizes svarīgāk nekā vai tu ēd cukuru vai nē. Jā. Un iespējams tādēļ šis te uzturu jautājums un tās dažas tehniskās lietas tā kā atstātas mazliet novārtā, tāpēc, ka viņām ir nozīme, bet ja fokusējās uz lielākām lietām, tad tās ir daudz būtiskākas. Jā, tā noteikti ir, jā. Vispār runājot par pārtiku, uzturu kā tādu, es jau esmu diezgan garu dzīvi nodzīvojusi un diezgan daudz ko arī visādi izmēģinājusi. Un es beigās es nonākusi pie secinājuma. Dzīvo laukos, tā kā senči, audzē visu, gatavo pats, un tev neko nevajag rēķināt un domāt. Vienīgais nosacījums nepārēdies. Ēd tik, cik tev vajag, un kā mana vecmāmiņa teica, cilvēks taču pats jūt, ko viņam vajag. Vienkārši tā. Un ja tev negribās to gaļu, tad neēd, bet tad, kad tev gribās, tad ēd. Un visu tā. Un ja tu tā normāli tomēr ieklausies sevī, tad tu ēdīsi gan dārzeņus, gan zaļumus, ogas, gaļas, olas, pienu, visu. Un ja tas ir tīrs un tu vēl dzīvo tai tīrā vidē, es esmu ļoti ilgi dzīvojis meža vidū. Es zinu, kas tas ir, kad tu pilnīgi pats visu izaudzē rudzus, cep maizi un noķer zivis un nošauj medījumu un izaudzē visu. Tad tā dzīve ļoti harmoniska un ļoti laba veselība. Un kaut arī tu visu dienu strādā, tevī ir tas lauku rāmais miers, jo ir tas cikliskums, kā viss iet dabā. Man liekas, nekas nevar būt labāks, kā dzīvot līdz dabas ritmiem, celties vasarā ļoti agri, tikko gaiši celies augšā. Un tādā veidā vienkārši būt dabas daļiņai un apzināties to. Un tad viss ir, gan redze, gan veselība, gan viss. Nu te pēc būtības mums, ja mēs tā atgriežamies pie redzes un tas, ar ko tu sāki, ar to, ka, ka tas saspringums ir, ja? Un ja ir tikai ieelpa, tad pēc būtības ieelpā mēs faktiski esam, kas ir svarīgi, ja? Tieši tā pati ieelpa ir diena, izelpa ir nakts, bet pa vidu ir arī ieelpa un izelpa. Un tikai ieelpā dzīvojot, sanāk, ka ķermenis visu laiku ir tā kā gatavs uz āru, jo šī te saucamā simpatiskā nervu sistēma, kas ir uz ieelpu,
viņi ir, lai mēs ietu un piedalītos. Lai mēs ietu un darītu, mēs ietu un ņemtu, dotu, visu kaut ko tam līdzīgi. Bet ieelpa ir tas, kad mēs savukārt ievēršamies uz iekšu. Un šīs te ievēršanās uz iekšu nozīmē arī mazliet refleksiju. Šī te refleksija īstenībā ir tas priekšnosacījums, lai cilvēks varētu vispār sākt to baudīt. Piemēram, apzinātas redzēšana jau nav nekas cits kā izelpā būt, vai ne? Jā. Un tajā brīdī šis saspringums aiziet otrajā, tā kā viņš ir, saspringums ir ielpa, izelpa ir atspringums. Atslābinājums. Un šis atslābinājums jau ir tas, kas pēc būtības iespējams ir viens no galvenajiem vispār, ar ko cilvēkam vajadzētu sākt. Jā, un es gribētu pielikt klāt arī to, ka mēs uzaugam parasti tā nebrīvi. Tagad gan ir runa par to, ka bērniem jāļauj darīt, ko grib un kā grib, bet tomēr jau pastāv tas rāmis, ko sabiedrībā katram cilvēkam uzliek. Un manā bērnībā, piemēram, bija tā, kā tu stāvi, tā meitenes nestāv, par ko tu smejies, kāpēc tu tik skaļi runā, un tādi visādi nosacījumi, un tad mēs dzīvojam tanī rāmī, un tad ik pa laikam tā doma, ko citi teiks, kā tas izskatīsies. Es nevaru to nedarīt, jo man tas ir jādara. Tāda sevis noliekšana gandrīz vai, un tas arī rada milzīgu sasprindzinājumu pie visa tā klāt. Un tā ir tā spriedze, mēs neļaujam būt sev pašiem tādi, kā mēs esam. Bet ja mēs to atlaižam un sākam dzīvot tā, kā mēs gribam, mēs pazaudējam daudz draugus, vai ne? Kas uzskata, kā tu tā man varēji pateikt, un kāpēc tu aizgāji, kāpēc tu to neizdarīji. Bet tā ir tāda sevis iepazīšana, un tā ir tā atslāpšana. Jā, un tur jau mēs redzam nonāk līdz tai iekondicionēšanai par to, ka vecums nenāk viens un redzēji, tas jābūt. Tas jau viss šādā veidā arī liek, piemēram, mums jau tagad ir diagnoze, ja bērns nevar nosēdēt stundā 45 minūtes, tad viņam tur ir ADHD, bet īstenībā tad, kad viņam vajadzētu iet un skriet un darīt un ņemties. Jā, par šo lietu ļoti daudz runā. Ir viens holandietis, kas arī to pēta un stāsta par to, ka nevar prasīt no bērniem koncentrēt uzmanību 45 minūtes, pat pieaugušie to nespēja. Nevar prasīt to no bērna. Viņam ir jāļauj kustēties un skriet ārā, viņam jāļauj skatīties pa logu, viņam jābūt pēc iespējas daudz ārā. Tur ir pētījumi, cik daudz labāk redzi bērniem, kas visu laiku pārdzīvo, un tas ir ļoti svarīgi, bet tas vēl pagaidām mums nekas nemainās. Jā, un tad tu tur tev iemāci sēdēt, ja tu sāc skatīties ilgi pa logu. Tagad jau es arī, piemēram, šeit es gan netik daudz par redzi, lai gan varētu arī iesaistīt to, bet vairāk par šo te atkal atjaunošanos, atbrīvošanos par to, ka ņemot vērā, ka acis tehniski skaitās smadzeņu sastāvdaļa. Smadzeņu pagarinājums. Jā, tā nav kā atsevišķs orgāns, bet ir smadzeņu daļa. Un ir tiešā savienojumā ar smadzenēm, un ja acis skatās vienā punktā, tad nervu sistēma uztver, ka ir kaut kas, kam jāpievērš uzmanība. Mazums, tas kaut kas bīstams. Un tāpēc arī ierīces ļoti ir sliktas, jo mazāks ekrāns, jo vairāk koncentrēšanās, un jo vairāk koncentrēšanās, jo lielāks saspringums arī pats par sevi. Un tad tā skatīšanās tālumā, perifērās redzes aktivizēšana nozīmē, ka tu redzi visu lauku, nekas nedraud, un ķermenis var aiziet automātiski šajā atbrīvotībā. Bet tad skolotājs, hop! Jā. Skaties, Jānīt, kas uz tāfeles ir. To es atceros no savu bērnību. Un tu dabū piezīmi. Tev ātri iemāca klausīt autoritāti. Un tad, kad tu aizēji pie ārsta, kurš tev saka, klausies, te neko nevar darīt, te ir tikai šitas, ir vēl otra opcija, tu vari taisīt lāzera operāciju. Un tā šī te iekondicionēšana notiek. Par skatīšanos tālumā tā ir ļoti svarīga lieta, un tas ir viens no ieteikumiem, ko darīt katru dienu, vismaz 20 minūtes vakarā, jo skatoties tālumā, pilnīgi atslābinās visi acu muskuļi, bet tur ir tā, nevis cenšoties kaut ko saskatīt, bet
vērot to tālumu. Tā. Ideāli pie jūras kaut kādu horizontu vērot. Nu, šeit arī mēs varam tālu tur mežu redzēt. Vienkārši palaist acis vaļā. Un ja mēs viņus tā tiešām palaižam paralēli, tad mēs arī neko skaidri neredzam. Tā ir fizika. Un tas ir ļoti labs variants, kā viņus atpultināt. Bet vēl pie visa tā es gribēju teikt, ko ļoti uzsver par kustīgumu. Amerikā tika veikts ļoti plašs pētījums par to, kas ietekmē redzi ar gadiem. Jo visiem redz pavājinās. Un tur, protams, bija cukurs un sliktie tauki un baltie milti, un ir arī medikamenti, kas ir ļoti kaitīgi. Bet pāri visam mazkustīgums. Mazkustīgums. Un tas, kā sieviņi saka, bet es visu dienu pa dārzu rušinos, nu tas ir par maz un tas ir ļoti vienveidīgi. Tāpēc jau saka, nu vismaz kaut kāda staigāšana, nojošana, bet jo vairāk, jo labāk. Jo ja cilvēks nekustās, viņam viss sistēmas ierūsē, un tas nozīmē, ka acis netiek apgādātas ar asinīm, ar barības vielām, netiek aizvadīti toksīni, vecās šūnas, viss tas, un arī tā asaru cirkulācija, kas ir ļoti svarīga, lai mitrinātu acis, tā arī nenotiek, un viss pamazām noplūk. Nu jā, te ir tas, ko es minēju, tad kustība ir tāda viena lieta, un laikam jau te jāpiemina ir, varbūt tā precizējot, kustība, rušināties par dārzu noteikti nāks par labu. Tā ir būšana ārā, tā ir ar zemi darbošanās. Bet tas, kas nereti iztrūks, ir sevišķi cilvēkiem jau ejot ar gadiem, tas, ka tu dari kaut ko, kas tev paceļ mazliet pulsu vairāk nekā tas ir ikdienā. Respektīvi, lai tev mazliet sākās svīšanas process, lai sanāk, ka sirds mazliet dabū māķinīt vairāk slodzi, jo tad notiek šie visas darbības un kustības. Es gribu pastāstīt vienu sievieti, kas man atnāca uz nodarbībām. Es nezinu, viņai varēja būt ap 80, un es viņai prasīju, vai viņa tuvredzīga vai tālredzīga. Viņa teica, es esmu vājredzīga. Viņa knapi varēja atnākt līdz tai vietai, kur bija nodarbība. Un ir viens tāds vingrinājums, ko sauc par lieliem vēzieniem, kad cilvēks stāv taisni, kājas drusku plati, un vēzējās uz vienu uz otru pusi pa 90 grādiem, un nevis tikai galvu, bet visu ķermeņa augšdaļu. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Un mēs nodarbībās sākam šo vingrinājumu. Viņa nevarēja nemaz, viņa turējās pie krēsla, viņa saka, es to nevaru. Un es viņai nostājos aiz muguras un paņēmu viņu ciet un abus kopā vēzējamies. Tā es viņu pamazām iešūpināju, pamazām katrā nodarbībā, un 6. nodarbībā viņa nāk iekšā dancodām. Saprot, kas pa prieku. Un bez visa tā viņa vēl stāsta tā. Es biju poliklinikā, un tur, kur es eju, tur tāda liela uzraksta, kas tās par nodaļām. Viņa saka, un es visu tās varu izlasīt. Un tad viņa man saka tā, bet tas taču nevar būt. Un tad man gribās sist, tāpēc, ka tas var būt. Nu, nevajag sev teikt, ka nevar būt. Un kaut arī tas ir tikai uz mirkli, bet tas ir tie saucamie skaidrs redzes uzplaiksnījumi, kad pēc atslābināšanās, teiksim, kad tu esi turējis acis ciet un ļāvis viņām atslābināties un iztēlojies, ka tu vari redzēt, un tad uz mirkli atver, un tu tiešām skaidri redzi. Bet tad pieslēdzās prāts un saka, kā tad tā? Tu sāk bremzēt sevi. Jā, aiziet atpakaļ. Tā kā tas viss ir iespējams, bet ja cilvēks netic, nu tad tev nebūs. Nu, tur jau es arī noteikti zinu, ko iemest vēl, kas iespējams varbūt pat ir vēl sarežģītāka problēma nekā, kad cilvēks pats sev netic. Dažkārt jau cilvēks vēlas un pat ir noticējis, bet apkārtējo spiediens ir milzīgs. Un kuri saka, tu nē, tur bērni savai mammai saka, nē, tu zini, kā mēs tev sarunājām, tur nenormāli labo ārstu, tev ir jāiet tur, un tu nezini, ko darīt. Tā ir ļoti izplatīta lieta. Tāpēc es esmu nobežījusies par to, ka Latvijā ir ļoti maz acu ārstu, kas vispār šo metodu atbalsta. Nerunāsim par to, ka viņi zina vai nezina, bet vispār neko citu negrib dzirdēt. Un es esmu lasījusi par tādiem gadījumiem, un arī mani studenti ir stāstījuši, cilvēks ir uzlabojis redzi, un viņam viņa bijusi ļoti vāja, viņam ir jāpāriet tagad uz vieglākām brillēm, viņš aiziet pie acārsta. Un acārsts saka, kas tu muļķis esi, kāpēc tu tici tādām lietām? Un viņš viņam neizraksta vieglākas brilles, un viņš viņu vēl pārliecina, ka tās viss ir muļķības.
Un tāpēc ir tāds ieteikums nevis iet pie acārsta, bet nopirkt lielveikalos, kur ir brilles dabonams. Vienkārši vieglāks, ar kurām tu var redzēt. Bet tur ir līdz kādām 3 dioptrijām. Ja ir vājāk redzes, tad tādas nav. Ir daži acārsti, kas šo metodu atbalsta. Bet vēl es gribu teikt, vienā starptautiskā konferencē viena acu ārsta no Anglijas, acu ārsta, kas piedalījās, viņa teica tā: jūs nevarat iedomāties, cik man ir grūti šeit piedalīties un ticēt tam visam, ko jūs stāstat, jo es esmu devusi Hipokrāta zvērestu, ka es darīšu to, ko es esmu mācījusies. Un šitas ir kaut kas cits. Un viņa saka, man ir ļoti grūti pāriet uz to, jo viņa visu mūžu strādājusi klasisko medicīnu. Tas arī jāņem vērā. Un es nenosūdu nevienu, bet es ļoti priecājos par tiem acārstiem, kad tā lieta interesē. Bet ir jau, tas, ja jau mēs runājam par tīri tādu juridisko aspektu, ja, šajā visā, tad tie, kas ļoti grib, viņiem varbūt ir kaut kur bišķiņ iekšēji grūtības, bet viņi atrod veidus, kā to iesaistīt. Ja? Un beigās man palīdzēt cilvēkiem caur to, ko tu esi mācījies, tad šī jau arī ir lieta, ko tu esi mācījies. Ja tu esi mācījies, bet parasti jau acārsti nepiesakās uz šādām apmācībām. Jā, bet, piemēram, teiksim, kaut vai tas, ko tu minēji, tā ir, manuprāt, pirmā lieta, kuru es esmu arī pētījis kaut kādas tās pieejas, kā uzlabot redzi. Pirmā lieta, ko vienmēr min visi šie nekonvencionālie acu konsultanti, vai kā viņus saukt, ir samazināt par dažām dioptrijām uz leju to, kas tev jau ir. Un tu varbūt minimāli pasliktināsi, bet tu vismaz neradīsi vajadzību acīm visu laiku progresēt. Jā, bet ir viens acu ārsts, tāds Libermans, kurš arī, tas, protams, amerikāns, kas šo metodu māca. Un viņš saka tā, visi briļainīši var redzēt bez brillēm, ja viņi sev ļauj un vēlās. Un viņš stāsta par savu pieredzi. Viņam bija arī ļoti vāja redze un brilles, kā jau visiem acārstiem. Viņš izdomāja, viņš kaut kādā institūtā strādāja, kur bija klasē, kur bija arī tā redzes burtu tabula un kaut ko tur mācīja bērniem. Un viņš nosēdās pašās beigās, noņēma brilles un ļāva sev acīm skatīties uz to tabulu. Viņš saka, sākumā automātiski, es pēc brīža jūtu, ka man ir brilles uz acīm. Tas tā notiek bez domāšanas. Un tad viņš tās brilles nolika vēl tālāk. Un pamazām katru dienu šitā skatoties uz to redzes tabulu, viņš atjaunoja redzi, jo viņš ļāva savām acīm skatīties un saredzēt. Un viņš pat nekādas vingrinājumus netaisīja, viņš vienkārši to darīja. Un daudzi, man arī ir bijuši nodarbībās cilvēki, kam ir vismaz kaut kādas 4-5 dioptrijas, runājot par tuvredzību patreiz. Viņi veic to klasisko vingrinājumu, ko sauc par palmingu, kad uzliek plauksts uz acīm. Un es tajā laikā stāstu, ko viņiem iztēloties un sajust, un tad noņem rokas, un cilvēki ir pārsteigti, cik viņi skaidri redz. Absolūti skaidri. Un tad ir dažādi tā reakcija pēc tam. Ir tādi, kuri tā arī paliek ar to skaidro redzi, bet ir tādi, kuriem prāts pieslēdzās un aizver uz to stāvokli, kā bija. Bet katrs, kas ir šo skaidro mirkli piedzīvojusi, var apzināties, ka tā redze ir, viss ir kārtībā, acis ir vesels, problēma galvā. Tu neļauj sev redzēt. Pēc būtības, ja visus mūsu to sarunu apkopotu vienā tādā īsā rindkopā, tad man šeit iezīmējās tas, ka tā mūsu pārliecība, mūsu iekšējā ticība, ļaušanās tam, ka mēs paši varam kaut ko izdarīt un beigās saprast, ka vienīgie, kas mēs varam kaut ko vispār sev izdarīt, tas nav neviens ne ārsts, neviens zinātnieks, ne speciālists, ne eksperts, esam mēs paši katrs sev. Un tāpēc nevar nepieminēt tagad pavisam pati ļoti svaigi iznākuši tavu grāmatu, kas tieši tā arī saucās Atjauno redzi pats. Grāmata tieši tā arī saucās Atjauno redzi pats. Stāsts ir par to, ka katrs pats var atjaunot savu redzi, kā jau tu teici, viņam ir tā ticība un pārliecība, bet es gribu likt klāt arī to, ja tu tiešām darbojies, jo bez darba jau vispār nekas nav. Un šo grāmatu es izdevu tāpēc, ka es esmu Latvijā
līdz šim biju vienīgā, kas šo metodi mācīja, un man bija jau sakrājusies pietiekami liela pieredze. Lai uzrakstītu grāmatu, es pie tā strādāju 7 gadus, pamazām apkopojot pieredzi, ļoti daudz smeļoties informāciju no citiem autoriem. Un beigās izdevu šo grāmatiņu. Es viņu ļoti loloju, man gribējās, lai viņa ir tiešām ērta, jo tā ir tā kā rokas grāmata, ceļvedis, kuru katrs var lietot, atšķirt jebkuru lapu, nolikt mierīgi uz galda, lasīt, veikt vingrinājumus, nav jāmocās, ir grāmatas, kuras atver un viņi verās ciet, un tu nezini, kā viņu noturēt. Grāmatā ir aprakstīts sākumā cēloņi, galvenie cēloņi visām redzes problēmām, un pēc tam ir konkrēti vingrinājumi, paņēmieni katrai redzes problēmai. Un tad ir vesela nodaļa ar vingrinājumu aprakstiem. To ir ļoti daudz, un tos veids katrā atsevišķā redzes gadījumā konkrēts vingrinājumus. Un ar kvadrātkordu palīdzību ir iespējams nonākt pie materiāliem, palīga materiāliem redzes atjaunošanai, un tos tad var atvērt internetā un izdrukāt. Un viens kvadrātkords noved pie audio ierakstiem, palminga meditācijām. Ja mēs palmingu veicam paši un mums domas aizklīst kaut kur citur, mēs, teiksim, domājam par nepadarītiem darbiem vai par to, kas pēkšņi var notikt, tad, protams, palmings ir neefektīvs, un es gribētu teikt, ka tas ir zemē nomests laiks. Bet, ja jūs klausaties meditāciju un sekojat līdzi tam, ko es tur stāstu, un iztēlē redzat skaidri tās lietas, ko es pieminu, tas nozīmē, ka jūsu acis strādā un fokusējās, jo smadzenes neatšķir, vai jūs skatāties reāli vai iztēlē. Tāpēc šīs palminga meditācijas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Tā grāmata ir ne tikai tā pati grāmata, bet daudz kas vēl aizkadrā, kas tur stāv. Jā, tā varētu teikt, jo agrāk lika grāmatai aizmugurē disku vai ne, bet tagad ir jau jaunākas tehnoloģijas un šādi ieraksti ir ļoti ērti, tos var klausīties. Un vienkārši ir jāstrādā, ja jūs gribat paši atjaunot savu redzi, strādājiet. Jā, strādājam, tikai katrs pats sev. Jā. Paldies, Vija. Paldies. Tad grāmatu var iegādāties, te ieliksim apakšā saiti. Un jā, super. Jā. Jāsāk viss redzēt. Jā. Jāsāk viss redzēt. Es jau domāju, piemēram, tādam kā tev, kam ir tik maz 2-3, iespējams, ka tāda nometne tev arī pilnīgi visu sakārtotu. Tu vēl viņas notiek tās nometnes? Viņas notiek, tagad tie mani skolnieki rīkojas. Viņiem bija tagad jūlijā, tā bija iesācējiem. Un augustā būs jau, kā es saku, vecajām brošām. Zin, kā galvenokārt jau sievietes, bet ir vīrieši arī. Un tur ir 4 dienas. Zini, varbūt Drustos ir tāda viesmāja Pļavnas. Drusti zinu, Pļavnas varbūt. Tur ir tāda, tā ir dieva valsts. Tur ir milzīga teritorija, tāda lepna māja. Un tur upīt uzpludināta daudzi dīķi, pļāvas, meži, visu kolosāli saimnieki. Es visus šos gadus tajā vietā rīkoju. Tur ir tāda miera osta un tā gaisotne tāda. Cilvēki visi ir savējie, vienalga vai tu esi amatā tādā vai bagāts vai kāds. Visi savējie, visi tādi atbrīvoti, smaidīgi, relaksēti. Visi tās nodarbības tādas. Tur nav variantu, tur vienkārši redz atjaunojās. Kur var uzzināt par šīm nometnēm? Acudraugi.lv. Vienā vārdā acudraugi.lv. Tie mani skolnieki uztaisīja tādu mājaslapu. Un, ir arī tā, man arī ir pašai mājaslapa atjauno redzi pats.lv vienā vārdā. Un tur tas arī uz to aizved. Jā, tā. Okay. Un to es tikai nezinu, vai viņiem ir tur vēl vietas, bet var painteresēties. Un ja ne šogad, tad nākošgad, bet labāk jau būtu šogad.